Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausieties Dieva svētos vārdus, kas rakstīti 1. Korintiešu vēstulē 15. nodaļā, 42. un 43. pantā. Tā saka apustulis: tāpat būs arī ar mirušo augšām celšanos. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā. Sēts top nespēkā un uzmodināts spēkā. Āmen. Nāc svētais gars, nāc apgaismo mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Mīļā draudze, šis ir tas gada laiks, tas baznīcas gada laiks, kas runā par nāvi un mūžīgo dzīvību. Tas gada laiks, kas mums spiež paskatīties spogulī un atzīt: zemes dzīve ir īsa un trausla. Rudens lapas krīt, un mēs, gribot, negribot, esam nostādīti aci pret aci ar dzīves neizbēgamo ērkšķi, ar to realitāti, ko saucam par nāvi. Pasaule gan mums saka, tāds ir tas dabiskais cikls. Tāds ir dzīves loks, kas noslēdzās, lapas krīt un mēs tām līdzi. Un tās liekas dabiskas un loģiskas beigas. Taču šodien mēs sakam un apliecinām: Dievs pasargā mūs no tādas loģikas. Mums, kristīgai baznīcai, nav jāpieņem šis augstais, dabiskais bojā iešanas un pazudināšanas spriedums. Mums, kristīgā draudze, ir īpaša privilēģija. Mums ir dots Dieva vārds. Mums ir vārds, kas atļauj runāt par nāvi nevis bailēs, nevis neziņā, bet citā ietvarā. Žēlastības, cerības un pat prieka ietvarā. Mums nav jābalstās uz to, ko jūt un saprot tikai pasaulīgs prāts. Visi zina, valda nāve. Visi zina, ka nāve pieveic visus. Taču mums ir Bībele, dievišķie dzīvības vārdi, kas māca mums citādāk. Proti, ka nāve nav dabiska. Proti, ka nāve ir mūsu pēdējais ienaidnieks, kas jāuzvar. Ja pasaule saka, ka nāve ir dabiska kārtība, tad Bībele sauc pretī: nē, nāve ir lielā krāpšana. Nāve ir inde, kas ielauzusies un pārtraukusi dabisko dzīvības sākotnējo harmoniju un simfoniju. Sākumā viss taču bija labs. Viss padots dzīvībai, bet tad ienāca nepaklausība, tad ienāca grēka inde, tā inde, kas visu saindēja. Tāpēc mēs šodien protestējam. Nāve nav dabiska, nāve ir sods, alga par nepaklausību. Tā ir kā tumša straume, kas aptumšo visu radību. Jo paradīzē viss bija citādāk. Paradīzē miesa un gars bija pilnīgi vienoti. Dvēsele un miesa skanēja kopā, vienotā harmonijā, bez kādas disonances. Bet tad grēks ienāca ar traģisku pārāvumu un traģisku pauzi. Tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev būs atgriezties. Un tas ir tas stāvoklis, kurā esam patreiz. Un cilvēki ir saraduši ar šo stāvokli.
Tā, ka pat sākam domāt, mūsu ķermenis mums ir kā nasta. Mūsu ķermenis ir tā kā cietums, kurā ieslodzīta dvēsele. Un tāpēc daži labi pat nāvi uzlūko par atbrīvošanu un atraisīšanu. Un tie saka, jā, nāvē es beidzot būšu brīvs no šīs nastas. Tieši tā uzskatīja senās kultūras, tā mācīja senie pagāni, ieskaitot grieķus. Viņiem ļoti klasiski ir tas, ka gars ir labs, bet ķermenis ir slikts. Ķermenis ir gluži kā tāds pārpalikums vai atliekas vai atkritumi. Un ko mēs darām ar atkritumiem? Tos ir jāsadedzina. Varbūt esat dzirdējuši šo grieķu vārdu gehenna, kas Bībelē bieži tulkots kā elle, bet sākotnēji šis vārds gehenna apzīmēja degošu atkritumu bedri pie Jeruzālēmas ielējā, kur visi atkritumi tika dedzināti. Un tā cilvēki iedomājās par savu ķermeni, ka tie ir kā atkritumi, kas jāsadedzina. Tā ir pagāniska domāšana, šī ideja par miesas sadedzināšanu, kas būtībā no kristīgā viedokļa ir Dieva radītās miesas un ķermeņa nicināšana. Bet kristieši no savas puses jau no sākta gala savus aizgājējus nededzināja. Kristieši savus aizgājējus apglabāja. Kāpēc? Tāpēc, ka kristieši tic augšām celšanai. Mēs ticam, ka ķermenis nav nejaušs pārpalikums no mums. Tie nav atkritumi. Mūsu ķermenis ir dvēsele un gars un ķermenis kopā. Tā ir labā, pilnīgā Dieva dāvana, kas, protams, tagad ir samaitāta, bet tā ir domāta mūžīgai dzīvībai. Tāpēc kristīgā ticība saka savu stingro nē, kā mēs ticības apliecībā, katehismā sakam, Dievs mani ir radījis līdz ar visu citu radību. Man devis miesu un dvēseli, acis, ausis un visus locekļus, un tās vēl aizvien uztur. Tātad cilvēka dabā ķermenis ir nesaraujamā vienībā. Un tāpēc mums ir jāuzlūko sevi šajā vienotajā veselumā, kam pienākās visaugstākā cieņa un gods. Tāpēc kristieši netaisās atbrīvoties no sava ķermeņa. Mūsu darīšanas ar ķermeni nekad nebeigsies, pat nāvē nē. Mums nav tādas eksistences ārpus ķermeņa. Tāpēc, ka mēs ticam, ka ķermenis, kas mirst, ir ķermenis, kas tiks celts augšā. Varbūt esat dzirdējuši, ka vācu kristieši savas kapsētas sauc par Gottes Acker, Dieva tīrums vai Dieva dārzs. Kāpēc viņi tā dara? Tāpēc, ka viņi saprata, ka cilvēka ķermenis, kas tiek apglabāts šeit tīrumā, tas ir kā iesēta sēkla. Un to mēs dzirdējām šodienas tekstā no Pāvila, brīnišķīgi aprakstītu. Tāpat būs ar mirušo augšām celšanos. Sēts top iznīcībā, uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā. Sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā. Vai jūs dzirdiet? Sēts. Nevis dedzināts, nevis kā atkritumu izmests, bet iesēts kā kviešu grauds tumšajā zemē. Tagad iedomājieties sējēju, kurš paņem sēklu, šo sauso mazo neizskatīgo graudiņu. Viņš to iemet tumšajā zemē. Un kāds varētu padomāt, kas nezina, cik traģiski, kāds zaudējums, zeme to aprīs. Bet sējējs zina, sējējs smaida un viņš gaida,
ka pēc laika cauri zemes garozai izsprauksies zaļš asns, un drīz viss lauks kļūs dzīvs, viļņosies vējā un būs pilns ar dzīvību. Tāda ir kristīgā kapsēta. Tas ir Dieva tīrums. Tas ir Dieva dārzs, kas gaida uz savu pavasari. Tāpēc arī mūsu bēru ceremonijas, mūsu apglabāšanas veids ir tik svarīgs. Šai ziņā mēs nevaram teikt, ka šeit ir absolūti likumi, jādara tā un nekā citādāk. Jo Bībele šai ziņā neparedz un nepavēl un nedod priekšrakstus. Bet mūsu apglabāšanas veids ir viena no svarīgākajām kristīgām liecībām, ko cilvēks var dot. Kas gan var būt svarīgāks kā cilvēka pēdējā liecība ar savu aiziešanu, dzīves vainagojums? Pēdējais brīdis, tā kā dzīves noslēgums, kādu liecību tu dosi par savu dzīvi, kādu liecību mēs dosim ar savām bērēm. Cilvēciski raugoties, tā ir cilvēka dzīves kopsumma. Kas ir tas, ko mēs darām ar savu ķermeni? Vai tas liecinās par mūsu ticību, vai tas liecinās par mūsu masticību? Un diemžēl šodien, mūsdienās, arvien vairāk cilvēku izvēlās kremēšanu, jeb sadedzināšanu. Un parasti viņi to dara aiz tīri praktiskiem vai pragmatiskiem vai finansiāliem iemesliem, vai arī aiz estētiskiem iemesliem. Mums vairs nepatīk, kā mēs izskatāmies. Es negribu, lai mans ķermenis tāds paliek, tad labāk viņu sadedzinu. Tas ir mans ķermenis, cilvēks spriež, tie ir tikai pelni, es varu darīt, ko es gribu. Ķermenis savu funkciju ir izpildījis, tagad to var izmest laukā, kā mēs runājam, kā atkritums. Bet jautājums, vai šāda attieksme pauž ticību? Ne tāda ir tradicionālā apbedīšana, ķermeņa guldīšana Dieva tīrumā vai Dieva dārzā. Ķermeņa guldīšana zemē, vismaz savā tradicionālajā kristīgajā izpratnē, jau pats par sevi ir kā sprediķis bez vārdiem. Ķermenis kā sēkla cerībā tiek guldīts zemē. Kristīgās bēres saka pašas par sevi: dusi Dievu mierā. Šīs ķermenis, lai atpūšās, gaidot uz kunga tad mūsu Dieva modināšanas dienu. Un mēs, kristīgā draudze, esam aicināti dot šo pēdējo liecību. Arī tad, kad mēs pulcējamies, lai paveiktu pēdējo mīlestības darbu, pateiktu pēdējos mīlestības vārdus aizgājējam, godpilni apglabāt mūsu brāļu un māsas ķermeni. To mēs varam salīdzināt, tā kā Bībele salīdzina kristīgu, ticīgu cilvēku aiziešanu vai nāvi ar miegu. Gluži tāpat kā vecāki maigi liek savu bērnu gultā, sakot: dusi bērniņ, līdz jaunam rītam. Tad tu varēsi celties prieka pilns, un tu atkal varēsi dzīvības pilns iet un darīt lietas. Tāpat mēs kristīgā draudzē liekam savējos, guldam savējos Dieva dārzā, Dieva tīrumā, gaidot uz lielo augšām celšanās rītu. Tas viss ir domāts tāpēc, lai apliecinātu, ka nāve vairs nevalda. Kopš Kristus augšām celšanās nāve ir uzvarēts ienaidnieks. Tā mūs vairs neiznīcinās. Jā, mēs sērojam, kad atnāk nāve, bet mēs šīs sēras uzveicam ticībā. Mums ir dzīvības cerība. Mums ir augšām celšanās cerība, pateicoties Jēzus tukšajam kapam. Un šis ķermenis tagad tiek likts Dieva tīrumā, un tas celsies augšā godībā. To mēs apzīmējam ar krusta zīmēm, liekot uz aizgājēja kapa, ka tā ir tā galējā cerība.
Tāpēc atcerieties, kristīgas bēres nav tikai atceres pasākums. Tas nav tikai pēdējā atvadīšanās, kas nav nozīmīga, bet tas ir spēcīgs augšām celšanās apliecinājums. Tas pasaulē saka, nāvei nepieder pēdējais vārds. Jēzus reiz atgriezīsies un sauks mūs laukā no visiem kapiem. Viņš mūs uzmodinās miesīgi, ķermeniski, visā spēkā un godībā. Ticiet tam. Āmen.